mans atgādinājums skolēnu vecākiem ir tāds, lai bērna mugursoma nepārsniedz 10% no bērna ķermeņa masas. Tas ir viss kopā, gan mugursoma, gan grāmatas, gan zīmuļi, gan flomāstri, viss, ko bērns nes līdzi. Un atceramies, ka arī mugursomai jābūt tātad ar 2 stropēm, kuras mēs arī izmantojam un liekam uz katra no pleciem, nenesam mugursomu uz viena pleca, jo galu galā tas veidos stājas problēmas un būs nepieciešams vēlāk to visu risināt ar fizioterapeitu. Ja mugursoma būs 2 reizes pāri atļautajam smagumam, ir jāņem vērā tas, ka bērnam sāksies stājas deformācijas. Iespējams, ja vēl nesās šo somu vairāk uz viena pleca, tad tas viens plecs var būt vairāk uzrauts nekā otrs. Un tāpat arī var izmainīties šis te līdzsvars, kā bērns pārvietojās par mugursomas garumu. Mugursomai jābūt tā, lai ir plecu līnijā, lai nenāk pāri jau aiz galvas. Un otrs, lai tās garums ir līdz iegunim, lai nesēžas virsū sēžas, bet šīs te mugursomas stropes pievelkam diezgan stingri klāt, lai mugursoma neatkarājas uz aizmuguri.